Lai gan kopš dziesmu un deju svētkiem aizritējuši turpat 2 gadi, tas nebūtu nenozīmē, ka pašdarbības kolektīviem iestājies zināms atslābums. Pūpoles svētdienā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē norisinājās Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada deju kolektīvu koprepertuāra skate, gatavojoties 9. vidējās paaudzes dejotāju svētkiem, kas norisināsies 24. maijā Salaspilī. Svētkiem pošas 320 deju kolektīvi, kopumā 6,5 tūkstoši dalībnieku. Skate ir viens no svarīgākajiem posmiem, kas nodrošina kopdejošanas tradīcijas pastāvēšanu, kolektīvu sagatavotību gaidāmajiem deju svētkiem un to māksliniecisko sniegumu, kā jau ierasts vērtē profesionāli deju jomas speciālisti. Skatē dalībniekiem jāizpilda viena koprepertuāra un viena izvēles deja. Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam Kvēle šis jau ir 55. pastāvēšanas gads. Pēdējos 25 gadus kolektīvu vada Ingrīda Lūka. Kāds ir repertuārs? Man te teica, kolektīva vadītāji ļoti sarežģīts. Ir sarežģīts, ir jāstars. Vidējai paaudzei neļauj atslābt. Bet es domāju, ka tas ir taisni labi, jo tie, kas dejo, viņi nepaliek veci. Un tas ir jebkurā vecumā, vai tas ir jaunieši, vai tie ir vidējā paudze, vai tie ir seniori. Tā kā mēs esam mūžīgi jauni. Dalībnieki mums ir, teiksim, 20. 12, 13 meitas, puiši tad. Kādiem puišiem? Ar puišiem ir kā ar puišiem. Viņi ir jāsaudzē. Viņi ir jāpameklē vairāk nekā meitas. Meitām varbūt tas pasaka nāks dejot, viņa nāks dejot. Puisis vairāk jāpierunā ir. Bet tomēr Liepāja liela pilsēta, kā varētu to kā izvēlēt. Jā, bet mēs esam ļoti daudz kolektīvu. Gan Liepājā, gan Liepājas pusē, Dienvidkurzemē un tur. Tā, kad Liepājas dejotāji, tad braukā pa visurien. Mēs mēģinām 2 reizes nedēļā. Protams, uz skati mēs paņemam vairāk. Savus 3 reizes brīžos jau mēs smējamies, ka mēs vairāk satiekam viens otru nekā savus ģimenes locekļus. Viņi ir draudzīgi. Jā, mēs pakašķējamies, man liekas, tas jebkurā kolektīvā. Bet, jā, mēs esam draugi. Tā ir otra ģimene. Kvēle, 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 kvēle. Kas tevi atved uz Kvēli? Bija kolēģīte, kas man pasauc, bet es jaunībā dejoju kādreiz. Nav par grūtu? Ir jāvar. Brīžiem jau ir grūti, bet ir jāvar, mēs varam. Ko nozīmē dejošana tev? Oi, tas ir prieks, tā man sirds lieta īstenībā, jo es ilgi un tik nebiju dejojusi, es gandrīz 30 gadus nedejoju. Un es atnācu, un es vairs nevaru aiziet no šejienes prom, man ļoti patīk dejot. Man tā sirdī ļoti mīļi, tās dejas ir. Es saprotu, ka jums ir ļoti labs kolektīvs. Jā, mēs cenšamies būt draudzīgi. Dzīves priecīgi. Jā, šodien sajūtas kādas ir? Virmo, pozitīvisms, cerību uz labiem rezultātiem.
Es agrāk dejoju jauniešu deju kolektīvā, bērnu deju kolektīvā. Man ir pieredzīta tajā. Mani pasauc, vai es nevēlos atnākt piedejot, un es piekritu. Jo mēs dejojam tīrumdeju, un tur vajadzīgs 12 meitenes. Tas diezgan liels skaits, un viņas bija tikai 9, 10, un tad vajadzēja papildus spēkus. Un tad es paņēmu līdzi vēl savu draudzenīti, un tad mēs esam 2 jaunas meitenes šajā kolektīvā. Kā jūs jūtaties? Ļoti, ļoti labi. Ja godīgi, es no paša sākuma domāju, ka jau būs viegli, bet īstenībā es esmu tiešām šokā, ka cilvēki 40, 50 gados var tik ļoti ātri izlekt, un es pat esmu bez elpas un cepuru nost viņiem. Liepājas Olimpiskajā centrā jau no agra rīta gaisā virmo svētku noskaņas, jo deju skate ir arī atkal redzēšanās un satikšanās. Protams, valda arī zināms satraukums pirms katra iznāciena žūrijas priekšā. Satraukums jau vienmēr ir. Tas jau nav normāli, kā man dejotāji saka, ir jābūt satraukumam, jo tad ir tā emocija un tas prieks dejot, jo tad, kad tev nav vispār satraukums, tad kaut kas nav kārtībā. Tā kaut kā liekas iekšēji, jo vienmēr, bet gatavi mēs esam, gatavojušies mēs esam. Jau šodien vairs neko, jārāda viss, kas ir iemācīts, jo labot jau neko vairs nelabos. Un es jau mēģinājumā skatoties, sapratu, ka priekš manis viņi skati ir nodejojuši, viņi dejo tā, kā man patīk, un galvenais, ka viņi dejo no sirds. Sezona mums sākās septembra beigās, un tad tajā sākumā tu saproti, ka tas repertuārs tika iedots, un tad pamazām. Principā 4 dejas bija jāiemācās, tad mēs tā sadalījām pa posmiņiem un pakāpeniski iemācījāmies. Visus uzreiz jau nē, bet un tad tā lielā slīpēšana, tas lielais darbs pie tās slīpēšanas dēļ. Kopš 18. gada, kad es sāku vadīt Sudmaliņas, pēc tā gada gan aizgāja dejotāji prom, jo mums nomainījās vadītāji. Varbūt nebija ticības, ka kaut kas turpināsies, bet sastāvs mums bišķiņ samainījās, pienāca klāt jaunie, bet pēc 23. gada svētkiem man septembrī atnāca pilnīgi visi. Daži mums ir devušies dekrētā šobrīd, vīri kopā ar sievām un audzina bērniņus, bet ar skatu nākotnē, ka viņi nāk atpakaļ. Viņi būs arī šodien atbalstīt mūs šeit uz skati, bet mums pat šogad vēl 2 pāri pienāca klāt. Tā kā mēs nevaram sūdzēties, mēs esam tādi populāri, tā varētu teikt, dejotāji nāk, un viņiem tā ir tā kā otrā ģimene, visi par vienu, viens par visiem. Arī apmeklējums mēģinājumā, ja kāds nav, tad tikai tāpēc, ka viņš strādā vai ir slims, bet principā nav tā, ka man netīkās. Mēs esam jaunpienācēji, bet mēs nedejojam 1. gadu. Es dejoju visu dzīvi no 7 gadu vecuma, bet sanāca tā, ka mēs iepriekš dejojām katrs savā kolektīvā un tad kaut kādos projektos dejojām kopā. Tad mēs nolēmām, taču vajag nākamajos deju svētkos dejot abiem diviem vienā deju kolektīvā. Un tā mēs nolēmām pievienoties Sudmaliņām, lai dejotu kopā vienā deju kolektīvā. Kāpēc tieši Sudmaliņas?
nezinu, sudmaliņas. Kaut kā Labi dejoja. Labi dejoja. Bijām pagājušā vasarā, kad bija Rucavā, bija lielais koncerts dejotāji. Tur bija. Un tad paskatījāmies, jā, un patika, kā dejo. Uzrunājām kolektīvu vadītāju. Viņa atlikās tāda enerģiska, pozitīva. Nu jā, tā nu mēs domājam, jāpamēģina. Pieņems, nepieņems, bet nu viss ir ļoti liels paldies Sudmaliņām. Gan vadītājiem, gan visam kolektīvam par to, ka tiešām mūs tik ļoti labi uzņēma un mums ļoti labi dejojās un mēs esam, forši, viss ir forši. Ar noturīgām tautas deju tradīcijām var lepoties arī aizputnieki. Šeit kultūras namā darbojas gan vidējās paaudzes deju kolektīvs Kurzemnieks, gan senioru deju kolektīvs Misiņš, kurš arī ir gatavs rādīt savu varēšanu dejas ekspertiem. Šobrīd mēs varam būt priecīgi, ka mums ir abos kolektīvos pilni sastāvi. Kurzemniekā ir arī drusciņa rezervīte, un vienmēr, protams, mums ir vajadzīgi vīrieši, jo tos mums ir grūti piesaistīt dejošanā, jo ir dažādas citas lietas un aktīvi darbošanās visur citur. Bet, jā, mēs nevaram sūdzēties, dejotāji mums ir, un esam sagatavojušies šogad atkal skatei, un repertuārs nav vienkāršs, bet esam apguvuši visas dejas, un šodien jau ir svētki, lai parādītu to, ko esam visu sezonas garumā strādājuši. Misiņš ir ļoti aktīvs, mums ir ļoti aktīva arī koncerta darbība šogad bijusi, un braucam pie tuvākiem, tālākiem draugiem. Šī mums ir 16. sezona jau kolektīvam, un ir iegūti draugi arī Cernikavā un Madonā. Šo sezonu bijām rudenī Madonā pie draugiem Mētras kolektīva. Pavasarī bijām Cernikavā pie Tača. Un tā kā aktīvi koncertējam Bauskā, Dobelē. Nevaram sūdzēties. Nav stāsts par šiem senioriem, kas sēdētu mājās un negribētu kustēties ārpus mājām. Kurzemniekā arī mums ir 12 meitas un ir 10 puiši. Tā kā šobrīd nevaram teikt, mums pandēmijas laiks arī bija tāds savs pārbaudījums, kad bija grūtāk visa dejošana un tikšanās savstarpēji kopā, bet veiksmīgi esam tam tikuši pāri, un šobrīd arī, protams, cilvēkiem ir darbi pirmajā vietā, bet uz mēģinājumiem mēs sanākam un ir viss kārtībā un nevaram sūdzēties.
latviskās dejas kolektīvu skatē Liepājā kopumā piedalās 17 deju kolektīvi, cits aiz cita, apliecinādami žūrijai savu aizrautību un sirdsdeksmi, ļaujoties dejas soļiem. Ir dabūts ārā stress, tas ir pats pirmais, jo mēs šito deju patiesībā sākām mācīties mēnesi atpakaļ. Parasti ir tā, ka tās dejas jau iedejo un viņas jau ir bijušas uz skatuves, un šī bija pirmo reizi uz skatuves, tā kā, ko lai saka? Visu dzīvi, visiem kājas vietā, visi smaidīgi nonācām nost, ka to, kā tas būs bijis, to jau žūrī pateiks. Man patīk tā kustība, man patīk tā dēja, ka tu eji tāds, un tagad ar tie intensīvie mēģinājumi bija, un tas ir tik forši, tu dabū to tonusiņu atkal iekšā, un tas prieks satikties, man liekas. Mēs sanākam no visa novada kopā, un katrā no kolektīviem ir kāds kolēģis, katrā no kolektīva ir kāds, ko tu zini jau sen, ir iepazīti jauni, un viss ir tāda svētku sajūta, jo patiesībā mums skati nav atkal kādu labu laiciņu bijusi, un tad ir tāda priecīga sajūta, tad parasti ir. Un tā dēļ ir tāds prieks kopā būt. Kāds darbā izpījās, rokas darbā nepījās, rokas darbā nepījās, zinājās padarīt. Mīļas mamāsīņas, čaklājām īvacīņām, kuru darbu Dievs iedēvā, zinājās padarīt. Kāds darbā izpījās, rokas darbā. 9. vidējās paaudzes dejotāju svētku vadmotīvs Es atnācu šai saulē, labi atstāt pasaulē. Ar pozitīvu enerģiju un raitu dejas soli, izpildot spēka dejas, Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada deju kolektīvi skatē godam apliecina savu gatavību svētkiem Salaspilī. Mēs jau uz skatuves redzējām, ka vīri, sievas dzied līdzi. Tas ir tāds, ka brīžiem liekas, ka Mikls acis būs no tā aizkustinājuma, kas ir uz skatuves. Un man liekas, ka tā ir tā lielākā vērtība, kad cilvēki, kur nodarbojās ar šo amatieru mākslas veidu, tajā izpilda ne tikai kustības, bet dzīvo, dejo no sirds ar lielu patikšanu. Un tad, man liekas, vairojās arī tādas pozitīvās emocijas, lieliskās emocijas, kas, man liekas, šajā laikā ļoti, ļoti pietrūks. Ar kopīgām dziesmām, arī dejām, kā jau pēc labi padarīta darba, skates dalībnieki gaida pašu svarīgāko notikumu – skates rezultātu paziņošanu. Mūsu visu vārdā gribu jums teikt milzīgi paldies par to darbu, ko jūs esat ielikuši katram dejotājam. Jums bija jāizdara ļoti liels darbs. Principā vienas sezonas laikā jāsagatavo Liepājas rajonam 3,5 jaunas dejas. Jūs esat to darījuši godprātīgi, ļoti, ļoti
saku paldies jūsu vadītājiem, kuriem bija jāizcīna šī cīņa, lai jūs godprātīgi to izdarītu. Vai tev vispār vajag rezultātus? Galvenais ir laba sajūta. Jums viņa ir, un mēs dodamies. Vēl viens liels paldies, jo mums īstenībā gan kopmēģinājumi, gan arī skatas nevarētu notikt bez Baibas Kļavas un viņas komandas un Lindas Pričinas un viņas komandas. Vidējās paaudzes deju kolektīvi tiek gan pie žūrijas vērtējuma, gan arī pie Nacionālā kultūras centra diplomiem. Un kā izrādās, tad visi kolektīvi uzrādījuši jo augstus rezultātus. Diploms Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes Liepājas tautas mākslas un kultūras centrs vidējās paaudzes deju kolektīvam Kvēle. Mākslinieciskā vadītāja Ingrīda Lūka. 46,5 punkti, augstākā pakāpe. Dienvidkurzemes novada Aizputas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam Kurzemnieks. Mākslinieciskā vadītāja Inta Rudzīte. Iegūti 47 punkti, augstākā pakāpe. Diploms Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam Sudmaliņas. Mākslinieciskā vadītāja Inga Runne. Iegūti 59. Katrā ziņā ir ļoti liels gandarījums par to, ko mēs esam darījuši jau ilgākā laika periodā. Tas, protams, ka nav tāds viens sezonas darbs. Un es patiešām ļoti priecājos par katru no dejotājiem un par katru no vadītājiem, jo šķiet arī zvaigznes sastājušās un repertuārs ir īstais un pašiem ir patikšana. Jā. Es domāju, ka lieliski, absolūti lieliski sajūta, svētku sajūta. Jā, un rezultāti ir visai augsti. Punktu skaitā mēs tašamies ļoti labs līmenis patiesībā. Šodien bija vērojams. Jāsaka tā, ka Kurzemes novadam arī ir absolūti lielisks repertuārs, jo katrs no vadītājiem var atrast to savu specifisko dejas stāstu, saglabājot dejas soli, un katrs no dejotājiem tajā stāstā izskatās ļoti labi.